garša, ko tu dabūni uz oglēm gatavot, un garša, ko tu dabūni, kā es teiktu, mākslīgi uz gāzes. Tas nav iespējams, jo tur nav tā nepieciešamā temperatūra, kas ir vajadzīgs ēdienu pagatavošanai. Tas ir kā gāzes plīts, cept kartupeļus manā skatījumā, un viss. Uzcep šašliku, jā, ok, neko vairāk, jo iespējamības, ko var izdarīt ar gāzes grilu, ir niecīgas attiecībā pret Big Green Egg. Biezs steiks, liels gabals nav iespējams pagatavot uz gāzes griliem, jo viņam jau nav tā funkcija, tā siltuma uzturēšana un sautēšana, grilēšana. Tas ir tikai cepšana. Tur nav iespējams pagatavot. Jā, tu to steiku vari grozīt, bet tu viņu nedabūsi caurmērā, cauri visu to garšu vienmērīgi, vai tas steiks garšotu gabals, jebkuru, kur tu nogriez, vai viņš garšot vienādā garšā, vai nav tā, ka tur viens tek, otrs sulo, ciets vai sacepies. Tas nav iespējams dabūt uz gāzes grilu. Līdz ar to tāpēc es viennozīmīgi nešaubījos, kad Big Green Egg ņemu nevis gāzes grilu.